Čau, te Raivis, un kopš 2010. gadā es esmu pārdošanā, esmu trenējis simtiem pārdevēju. Pats esmu savācies darījumos miljonu tepat gan Latvijā, gan arī ārzemēs. Un mani klienti 3 mēnešu laikā dubulto savu vidējo čeku, nepaceļot savas cenas. Un tagad es būvēju pārdošanas sistēmas un trenēju cilvēkus tepat Latvijā un ārzemēs. Ja tu esi uzņēmējs vai pārdošanas komandas vadītājs, vai varbūt vienkārši tu esi ambiciozs pārdevējs, kurš grib uzlabot savas pārdošanas rezultātus, tad šodien es tev parādīšu 5 konkrētas lietas, kur skatīties savā CRM vai sistēmā, kā tu apstrādā klientus, 5 dažādos posmos, un kā izvērtēt, vai tur iespējams var kaut ko labot, un kā precīzi ieviest šos labojumus. Starp citu, tās ir tieši tās pašas lietas, kuras mēs darām, tad, kad mēs veicam pārdošanas noplūžu auditu darbā ar uzņēmumiem visā pasaulē. Tātad šī ir reāla CRM, un es arī parādīšu tad precīzi, ar ko mēs sākam. Faktiski, tad, kad mēs taisam auditus, mēs dalām visu to, ko mēs auditējam, 5 posmos. Kas notiek, kad klienti tiek piesaistīti, kas notiek pirms tikšanās, kas notiek reāli pārdošanas sarunas laikā, vai arī otrais posms ir pirms pārdošanas sarunas. Tad ir, kas notiek pēc tam, pēc šīs pārdošanas sarunas uzreiz, un kas notiek ar tiem cilvēkiem, kuri nav nopirkuši un ar kuriem jau ir bijušas šī pārdošanas saruna. Man pretī ir Pipedrive, tagad uz doto brīdi pārdošanas CRMs, un šeit jau ir ļoti forši sakārtota piltuve par to, kurā un kādā stadijā ir konkrētais cilvēks, bet neiespringstot uz to, vai tev ir Pipedrive vai tev nav Pipedrive, ķermies klāt ar pirmo lietu. Tātad, kas mums ir jāatrod CRM-ā? Mums ir pirmā lieta, ko es gribu paskatīties, un ko es arī iesaku tev paskatīties, ir, cik ātri tiek apstrādāti ienākošie klienti. Ja? Šajā CRM-ā es zinu, ka visi jaunie klienti uzreiz iekrīt šajā sadaļā jauns, un šeit ir svarīgs punkts, kas ir jāizdara, tad izmanto. Tu vari darīt, kā gribi. Es rādīšu, kā tu vari izdarīt Pipedrive. Ja? Vienkāršā lieta, mums ir skaidri jāredz 2 lietas. Klients ienāca, un kad notika pirmā saziņa ar šo cilvēku, zvans, e-pasts, kaut kas tika uzrakstīts, kaut kāda veida darbība. Kāpēc? Jo ātrāks ir šis laiks, zem 2 minūtēm, zem 5 stundas, jo labāka būs jūsu konversija. Iespējams, to neredz pašā sākumā, bet ir milzums pētījumi, kas to pierāda. Kā mēs to varam paskatīties šajā sistēmā novērtēt? Te ir tādi filtri, izveidosim jaunu filtru, un paskatīsimies, mēs skatāmies par to, ka darījums ir izveidots, apskatīsim pagājušās nedēļas otrdienas darījumus, apskatīsim visus darījumus, viņš atstāja visus darījumus, un tas, kas jāizdara, vienkārši atveram vaļā 1, 2, 3, 4, 5 dažādus darījumus un paskatāmies, kas tad notiek ar šo klientu pašā sākumā. Un te mēs arī redzam, tad 28. jūlijā tika izveidots šis darījums, un 28. 2 minūšu laikā klients tika pārvietots uz sadaļu, ka ar viņu notika šī saziņa. Ja? Un šeit ir arī saite, tas ir ar šo klientu runā mūsu mākslīgā intelekta aģents, tad respektīvi šī saziņa jau notika 2 minūtes. Un tādā veidā es tagad neiešu cauri, neķidāšu visu CRM, bet tādā veidā es iesaku tev apskatīt, kā tiek apstrādāti šie klienti. Es zinu, ka šajā datubāzē šie klienti tiek apstrādāti zem 2 minūtēm, jo viņiem visiem ir sākotnēji, ar viņiem darbojās mūsu aģents, un paralēli pārdošanas komanda darbojās. Un ja tu redzi, kad pirmkārt, ja tu nevari izvērtēt šo rādītāju, cik ātri tu zvani, tā jau ir problēma, un es ieteiktu tev padomāt par to, ko tu vari darīt lietas labā, lai potenciāli šo labotu. Otrā lieta, ja tu redzi, ka tā nav, tad tev ir iespējams jāuzstāda kaut kāda notifikācijas sistēma tajā arhitektūrā, kurā tu izmanto, lai tie pārdevēji zinātu,
to, kad ar šiem cilvēkiem jāsazinās pēc iespējas ātrāk. Un otra lieta ir, viņi ne tikai zinātu, bet viņi arī to darītu. Tad arī viņam jāpasaka, ka hei, ja tu neesi tikšanās laikā, tad tava prioritāte ir piezvanīt ātrāk šim klientam. Ja? Un šī lieta jau būs uzlabota un darbosies. Nākamā lieta, ko es skatos parasti, ir, kas notiek pirms darījuma sarunas. Šajā pārdošanas piltuvē mums darījumi iet uz novadītajām tikšanām. Ja? Tad, kad tikšanās ir novadīta un viņa ir izdarīta, tad tas ir tā kā visu sākotnējo sarunu mērķis ir ieplānot tikšanos. Un ko tad es skatos? Es skatos, vai tas cilvēks, ar kuru ir ieplānota tikšanās, respektīvi, vai viņš šajā laikā ir saņēmis kaut ko no pārdošanas speciālista vai no tā cilvēka, kurš ir ieplānojuši tikšanos, lai viņu potenciāli uzsildītu. Ja? Tā kā, lai šī darījuma noslēgšanas procents būtu augstāks. Viss ir vienkārši CRM-ā kā šādā, kur jau ir iepriekš ievietota struktūra, ir diezgan viegli identificēt tos klientus, ar kuriem šīs tikšanās bija ieplānotas. Parādīšu piemēru, ko var darīt šeit. Mēs izmantojam aktivitātes tipu, kas identificē to, kad ir notikusi tikšanās, un šeit diezgan vienkārši var atfiltrēt visas aktivitātes, kuras ir noslēgtas ar šādu tipu. Tas nozīmē to, ka nospiežot šīs pogas, es redzu konkrēti savā CRM-ā visus cilvēkus, ar kuriem bija tikšanās. Ja? Nu, un tāpat kā iepriekšējā reizē, es paņemu 5 dažādus cilvēkus, vienkārši atvērtus darījumus un faktiski paskatos, kas ir noticis tajā laikā ar šo klientu starp brīdi, kad ar viņu tika vienošanās, notika par tikšanos un tad, kad notika tā tikšanās. Ja? Nu, varam vaļā šo konkrēto klientu un es skatos. Tātad 22. jūlijā bija, respektīvi, tad šeit bija saraksti ar klientu WhatsAppā, un tai pašā dienā bija arī tikšanās ar šo konkrēto cilvēku. Pie tik ātras tikšanās, tas, ka viņš nesaņēma nekādus resursus, viss kārtībā. Ja? Tā kā faktiski tikšanās notika tajā pašā dienā, viss kārtībā. Vēram vaļā nākamo klientu, un es jums stāstīšu, ko es redzu, un jūs neredzēsiet, tāpēc, ka šie dati ir privāti, šeit viss būs visticamākais blurā. Tad, ko es redzu? Kad ienācis līdz ar viņu uzreiz pāris minūšu laikā runāja algoritmus, mūsu tā kā ne algoritmus, bet mākslīgā intelekta aģents, vienojās par to, ka ar klientu sazināsimies pēc tam. Un tika ieplānota tikšanās, un šī tikšanās tika ieplānota uz nākamo dienu. Un es arī redzu, kas ir noticis šeit starp to nākamo dienu. Bija zvans, ja, tā kā cilvēkam, bet reģistrēts ieraksts par to, ka klientam tika nosūtīts kaut kāds resurss, nav. Es nezinu, viņš ir vai nav. Tas nozīmē to, ka būs jāparunājas ar pārdošanas cilvēku un jāsaprot, vai viņš šos resursus sūta. Ja? Nu, apskatīsimies vēl vienu logu. Tad skatos, ka tikšanās ar klientu atkal ir ieplānota mums uz 29. Tikšanās tika ieplānota 27. Un redzu, ka šeit ir bijis gan zvans cilvēkam, gan nosūtīta WhatsApp ziņa. Ja? Un cilvēks necēla, un viņam tika nosūtīta šī ziņa. Tas nozīmē to, ka šeit kaut kādi resursi jau bija nosūtīti. Nu, lūk. Un tad šādā veidā es varu identificēt to, kas tad īsti notiek pirms šīs pārdošanas sarunas ar cilvēku. Jautājums ir tāds, ko es tur meklēju un kam tur būtu jānotiek. Ja? Nu, tad pirmkārt, ja tu esi sakarīgs pārdošanas nodaļas vadītājs vai uzņēmuma īpašnieks, tu noteikti redzēsi kaut kādas lietas, ko tur jau var uzlabot. Mans mērķis ir, lai cilvēks atnākot uz darījumu sarunu, mēs spētu jau viņu vai nu uzsildīt, vai arī izsēt kaut kādas viņa šaubas. Lai mēs noskaidrotu, kādas viņam šaubas potenciāli var būt uz šo darījumu sarunu, mēs to uzzinām vai nu vienojoties par tikšanos, vai veicot šo zvanu pirms šīs tikšanās. Ja? Un, respektīvi, šeit es redzu, ka 100% tas nav izpildīts, attiecīgi, kam ir jābūt pēc šī, kam ir jānotiek faktiski tajā, balstoties to, ko es redzēju, ir jābūt īsai sarunai ar pārdevēju, hei, vai tu nosūtītam iepriekšējiem klientam,
ko tu parasti sūti un kas ir tā kā šī procedūra. Ja tavā komandā nav nekādas procedūras par to, kam tur būtu jānotiek, varbūt ir vērts vienkāršākā lieta, ko tu vari darīt, ja jūs tagad nesūtat neko klientam, ir aizsūtīt klientam konkrētu atsauksmi, ar kaut kādu labu case studiju un pamatot klientam, kāpēc viņam ir jānoskatās tā kā šis konkrētais case studijs. Ko tas nozīmē? Tāpēc, lai klients, kurš atnāk uz tikšanos, viņš jau redzējis jūsu rezultātus, tas paceļ viņa motivāciju ierasties uz tikšanos, un viņš ir nedaudz jau patērējis tā kā kaut kāda veida saturu par jums, teiksim tā, potenciāli rastos tā kā lielāka uzticība pret jums. Ja? Iesim tālāk. Kas ir nākamā lieta? Tad pirmās divas lietas esam izgājuši cauri. Trešā lieta, ko es skatos, kas notiek pašā darījuma sarunā. Šodien neķidāsim to, cik dziļi mēs ejam iekšā darījuma sarunās, kā mēs viņas ķidājam, analizējam, kur ko kā uzlabot, bet parādīšu vienkāršāko lietu, kas ir viens no 10 punktu, ko mēs parasti pārbaudam katrā sadaļā, ir kādi iebildumi kavēja, lai šīs darījumi noslēgtos. Vērot vaļā šo pašu CRM, mēs varam atkal ieiet filtros, un filtros es varu paskatīties tos klientus, ar kuriem atkal faktiski tas pats filtrs, ko mēs izmantojam pirms tam, aktivitāti, kur noslēgs darījums, bet šeit ir mums arī atsevišķa sadaļa tikšanās novadīta. Tie ir cilvēki, ar kuriem ir novadītas tikšanās, attiecīgi šeit a priori jau jābūt klientiem tikai ar tiem, kuriem bija tikšanās. Un ja viņi nav vēl darījumā, tad viņi dzīvo šeit. Un atverot šos klientus, atkal atvērsim 5, mēs skatāmies un mēģinam atrast iemeslu, kāpēc šis klients nav nopircis darījuma sarunas laikā. Ja? Atkal, jūs šeit neredzēsiet, es vienkārši lasu to, kas ir rakstīts šeit, un meklēju, vai te ir konkrēti rakstīts iemesls. Tā, kas patika, kas nepatika, bet iemesls, kāpēc darījums nav noslēgts, šeit nav pierakstīts. Ja? Šeit ir nākamais darījums, un šeit jau ir aizpildīts lauks pa kreisi. Ja? Tā kā šo lauku es ceru, ka jūs redzat. Šeit ir iebildums, un šeit aģents nav aizpildījis šo, kas ir atkal tā kā atgādinājums viņam, bet šeit atkal ir aizpildīts. Patīk, gatavs sākt, bet nav pietiekami naudas, lai tā kā apmaksāt produktu uzreiz. Nākamais klients, atkal redzu, patīk, ir nauda, bail sākt, nav pārliecības. Respektīvi, šis ir labs case. Mēs redzam to, kad iebildumi tiek monitorēti. Ko tas nozīmē? Priekš kam svarīgi ir saprast, kāpēc netiek noslēgti darījumi. Pirmā lieta tāpēc, lai tu kā biznesa īpašnieks, pārdošanas nodaļas vadītājs zinātu, kur tad iedot pirmo palīdzību klientē, tā kā savai komandai, iespējams ir vajadzīgi kaut kādi skripti, kā apstrādāt šos iebildumus. Ja? Protams, vēl gudrāks veids būtu darīt, ko mēs varam izdarīt, lai klienti nemaz šādus iebildumus neteiktu, un mēs varētu viņus priekšapstrādāt. Ja? Bet to es jums šodien nevaru izstāstīt. Svarīgākais ir sākt ar apziņas līmeni, saprast, kāpēc cilvēki nepērk, kas ir īstie iebildumi. Ja? Nevienmēr tas, kāpēc cilvēki nepērk, ir tā taisnība, ko klienti jums saka. Tā kā tur ir tāda sava veida zinātne, tagad neiedziļināsimies, bet pirmā lieta, ko tu vari sākt darīt, ir sekot līdz tam, kāpēc cilvēki nepērk, un kā tad šo labot, un kā tad sākt ar to, kā cīnīties ar simptomiem, ja to var pateikt. Tad, kad ir saraksts ar slimībām, ja, mēs varam sākt domāt, kā cīnīties ar simptomiem, ar kaut kādiem skriptiem, un tad, kad jau šis ir sakustējies, mēs varam iet to ceļu, vai varbūt arī uzreiz iet pie saknes, ja, tad, kas ir slimības reālā problēma, un kā to izslēgt darījuma noslēgšanas sarunā, lai šīs problēmas neparādītos. Ja. Un šis ir labs indikators ne tikai pārdevējam saprast, pie kā viņam ir jāpiestrādā, jo ja tādas lietas tiek fiksētas, viņš katru nedēļu, katru mēnesi var atskatīties atpakaļ un saprast, pie kā tad man ir jāpiestrādā, bet šis ir labs arī indikators, kas strādā labi pārdevēšanas nodaļas vadītājiem, uzņēmumu vadītājiem, un lai sapratu, pie kā tad mums ir jāpiestrādā, lai šos darījumus labākus padarītu. Un ja jūs varat atrisināt to, ja jūs komanda dzird 101 un tos pašus iebildumus mēnesī, ja mums būs skripts, kā to atrisināt, tur vismaz 5 klienti nopirks. Vai tas būs ieguvums? Protams. Ja?
Ejam tālāk. Nākamais solis. Tātad, un šeit es skatīšos tos klientus, tātad, kas notiek pēc tikšanās. Ja? Un atkal, kā jau es minēju pirms tam, 10 parametrus mēs parasti skatāmies, atrodam, kurus vieglāk atrisināt ir, bet svarīgi ir tas, ka darījuma saruna ir notikusi vai ir ieplānots nākamais solis ar klientu. Ja? Pārdošanas modeļi ir dažādi, bet ir viena taisnība, kad, ja tev nav nākamais solis ieplānots ar klientu, tad visticamākais, un tu viņu atstāji vienkārši uz sazinamies, tad ir liela iespēja, ka tur nekāds darījums arī nenotiks. Tāpēc atkal skatāmies tos klientus, kuriem ir šīs tikšanās novadītas, un paskatāmies, vai ir veikts, vai ir ieplānots nākamais solis. Ja? Skatīsimies tos pašus cilvēkus, kur mēs trekojām iebildumus. Šeit ir ieplānots nākamais solis pārdevējiem, ko darīt, kas jau ir labā ziņa. Jūs atkal neredzat konkrēti, kas te ir, bet es redzu, ja, kad ir ieplānots nākamais solis, bet tā nav konkrēts. Ja? Respektīvi, ir zvans šodien vienkārši. Tas ir labi. Šeit atkal ir zvans šodien. Nākamais klients ir atkal zvans rīt, šis ir zvans rīt un zvans pēc faktiski 2 dienām ar klientu. Ko tad mēs redzam? Tad labā ziņa ir tāda, kad ir kaut kāda veida nākamās aktivitātes ieplānotas, jo, ja tavi pārdevēji tagad neplāno vispār nekādas aktivitātes tā kā ar klientiem, uz nākotnes saziņu ar šo klientu, tad visticamākais viņi aizmirsīs, nepiezvanīs un tas nenotiks. Ja? Bet es uzskatu, ka šis nav tā kā pilnīgi un galīgi veiksmīgi tā kā izdarīts līdz galam. Kam būtu jābūt, un it īpaši B2B pārdošanās un arī B2C, es uzskatu, ka tas jādara, ir jābūt konkrētai norunai ar jau ieliktu kalendārā. Jo savādāk šī tālāk sekošana var pārvērsties par, par to, kad vienkārši cilvēks neceļ, tad viņš tur pārceļ, un tādā veidā, jo tur tālāk iet tā saruna, jo ir sarežģītāk. Un tam cilvēkam arī nav konkrēts atskaites posms, kad viņam potenciāli ir jāizdomā, ko tad viņš darīs tālāk, un jāizstāsta tas jums. Tāpēc aktivitātes kā tādas ieplānotas solis numur 1, ja tas tev nav, salabo, ja tas tev ir, tad nākamais solis ir iet uz to, kad vismaz sāc ar super siltiem klientiem, kad vienojaties par konkrētu laiku un ieliekat arī to kalendārā 15 minūtes, 30 minūtes, lai izrunātu nākamos soļus. Ja? Tas ir tas, kas attiecās uz tieši tā kā uzreiz pēc tikšanās. Ja? Un noslēdzošais 5. punkts, skatāmies iekšā CRM-ā, kas notiek ar tiem cilvēkiem nedēļu un 30 dienas pēc tikšanās. Ja? Un šeit es izstāstīšu, ko es daru. Ja, tad, ja man ir iespēja CRM-ā apskatīties, ja, tikšanās, šeit man ir iespēja, tā kā jau šeit ir salikti iekšā tā kā noteikti protokoli, pēc kuriem pārdošanas komanda strādā. Es skatos tās pašas darījuma aktivitātes, jo tie, skatīsimies šoreiz uz tiem klientiem, ar kuriem bija tikšanās jau, ja? Jo tie ir karstākie, viņiem jau ir izstāstīts piedāvājums, var arī skatīties uz tiem cilvēkiem, kas nenopirka vēl, kas nemaz neatnāca tā kā uz tikšanos un tā tālāk. Un paskatāmies, tad tās tikšanās, kas tika noslēgtas, paņemsim konkrētu 21. datuma. Jā. Respektīvi, ir kaut kāds bariņš tā kā ar šiem cilvēkiem, un atveram vaļā un paskatāmies kaut kādu šito klientu, šo un šo. Kas tad īsti tur notiek? Ja? Mans uzdevums, man ir jāzina, ko es meklēju, tad, kad es meklēju. Var jau arī tāpat skatīties CRM-ā. Apskatīt, kas notiek mēneša vai nedēļas laikā ar klientu, pēc tam, kad viņam ir izstāstīts tā kā piedāvājums. Ja? Skatos uz šo klienti, redzu, kad bija tikšanās 9. jūnijā, tad ir gandrīz vai pagājis mēnesis, redzu, kad paralēli ar šo klientu, mums pat ir pagājuši pat 2 mēneši, ja? Redzu, kad šeit bija komunikācija ar mūsu aģentu pēc gandrīz vai mēneša, un nesen tika nosūtīts arī tā kā WhatsApp video tā kā klientam. Ir pāris pieskāriena punkti un ir arī nākamā aktivitāte ieplānota ar klientu.
skaidrs, piefiksējām tā sacīt. Ja? Skatāmies uz nākamo klientu. Ja? Bija tikšanās ar klientu novadīta, skatāmies, 15. jūlijā, un kas mums te notiek? 23. jūlijā mums ir saraksti ar to klientu, 31. jūlijā mums ar klientu ir WhatsApp komunikācija. Nu, šeit pa šo laika starpu ir notikušas 2 komunikācijas. Labi, neiešu tālāk visu pārējo skatīties, bet jau es redzu, kad kaut kāda veida komunikācija ar klientiem notiek paralēli. Tas, ko es redzu, labā ziņa ir tāda, ka visiem šiem klientiem ir ieplānotas nākamās aktivitātes. Tātad, ja aģents, kurš komunicē ar šo klientu, viņš reāli arī katras dienas beigās arī iztukšo savu aktivitāšu sarakstu, tad viņš noteikti sazināsies ar tiem klientiem, un tur viss ir forši. Ja, ja šī komunikācija notiek tā kā haotiska, kaut kāda veida sakari jau notiek pa vidu, tas jau ir forši. Tas nozīmē, ka ar klientu notiek kaut kāda veida saziņa, viņš tiek sildīts. Nu, tā kā tajā brīdī viņš aiznāk. Sliktā lieta ir tāda, jūs tur neredzat neko. Pirmkārt, nav aktivitāšu, beigts. Tie darījumi paši neatdzīvosies. Ja? Ja ir nākotnes aktivitāte, bet viņas ir uzliktas mēnesi, 2, 3, 5 uz priekšu un pa vidu nekas nenotiek, klients kļūs augsts. Ja? Tas, ko mēs darām ar uzņēmumiem, mēs viņiem izstrādājam tādas sistēmas, ar kur palīdzību, kur šie klienti sildās. Ja? Tad vai nu tas mākslīgā intelekta aģents nodarbojas ar to, ka viņš silda tos klientus tajā piltuvē, vai arī tās ir kaut kāda veida izsūtnes, kas tiek nosūtītas klientiem, lai viņi pavisam neaizmirst par jums un sildās. Protams, labākais, ko darīt, ir tā reāla saruna ar klientu par viņa problēmām, par viņu risinājumiem, kur viņš ir, kā viņš ir, un viņš reāli tiek sildīts. Labāka par to nekā nav, bet cilvēka resurss ir tāds, kāds viņš ir, un 500 klientiem reizē to tu nevarēsi izdarīt, bet kaut kādai mazai daļai ar klientiem to var noteikti izdarīt. Lūk, tas arī ir viss. Video ir nedaudz garāks nekā man likās, kad viņš būs, bet ja tu esi noskatījies tik tālu, es ceru, ka tu kā uzņēmuma īpašnieks, pārdošanas komandas vadītājs vai arī vēlreiz ambiciozs pārdevējs, kurš grib uzlabot savus rezultātus, esi ieguvis foršas idejas par to, kur skatīties vispār, tāpēc, lai potenciāli atrast šos kloķus, kurus tu vari paraut priekš tam, lai tu varētu veiksmīgi vairāk noslēgt darījumus. Ja? Tu šodien uzzināji par 5 posmiem, kuros tu vari ieskatīties par 5 dažādām lietām, kurām pievēršot uzmanību, tu vari uzlabot savu darījumu noslēgšanas procentu. Tad, kad mēs veicam reālus auditus reāliem klientiem, mēs katrā no šiem posmiem analizējam, sākot no 10 līdz 20 rādītājiem. Ja? Tad mēs beigās klientiem arī dodam atskaites par to, kur visvairāk nauda aizplūst un ko vajag labot visātrāk. Bet, ja tu vēl neesi gatavs pārdošanas noplūžu auditam, tad šis ir pirmais solis, ko tu vari darīt. Bet, ja tu esi uzņēmējs vai uzņēmuma vadītājs vai pārdošanas nodaļas vadītājs un tu gribētu skat no malas uzņēmumu, kurš palīdz un apskatās uz to, kā strādā tevi procesi un iesaka tev, ar ko būtu jāķerās klāt, tad šeit apakšā noteikti ir kādas saites. Ienāc mūsu mājaslapā, kas ir vehes.com. Piesakies, un mēs tevi sazināsimies un aprunāsimies un apskatīsimies, kur ir tās noplūdes un kā mēs viņas varam labot. Uz šodien tas ir viss. Šie video, starp citu, iznāk katru nedēļu trešdienās manā YouTube kanālā. Obligāti uzspied subscribe pogu, ja tu esi noskatījies tik tālu. Obligāti tagad uzspied laiku. Es pagaidīšu. Uzspied jau? Super. No manas puses viss. Tiekamies nākamā trešdien. Čau!